nāc opā. Tagad mēs lasīsim grāmatu Kaķis cepurē. Tev patīk šī grāmata? Jā. Kur ir tas kaķis cepurē? Tā ir viņa cepura, un tā ir viņa cepura. Viņam ir divas cepuras. Un kaķis cepurē. Un kur ir tās zivs? Saule nespīdēja, bija pa daudz slapš, lai spēlētos. Tādēļ mēs sēdējām mājā augstā, slapjā dienā. Es tur sēdēju ar Seliju. Mēs tur sēdējām, mēs divi, un es teicu, kā es vēlētos, ka mums būtu kaut kas, ko darīt. Par slapju, lai iziet, un par augstu, lai spēlētu bumbu. Tādēļ mēs sēdējām mājās, un mēs nedarījām nekā. Viss, ko mēs varējām darīt, bija sēdēt, sēdēt, sēdēt un sēdēt. Un mums tas nepatika. Ne pat vienu nieka daļu mums tas nepatika. Kad pēkšņi bums! Kas tas bija? Tu to dzirdēji? Kas tas bija? Kaut kas tā gāja. Bums! Un tas bums pataisīja, lai mēs lecam. Un kur mēs lecām? Mēs skatījāmies. Un tad mēs redzējām, kā viņš iekāp iekšā pa durvīm un uzkāp uz sliekšņa. Mēs skatījāmies. Un mēs viņu redzējām, kaķis cepurē. Un viņš mums teica, kāpēc tu tās tur sēdi tā? Es zinu, ka ir slapš. Un saule nespīd. Bet mēs varam ļoti daudz prieka lietas darīt, tādas lietas, kuras ir jocīgas. Es zinu dažas spēles, kuras mēs varam spēlēt, teica tas kaķis. Es zinu dažus jaunus trikus, teica kaķis cepurē. Ļoti daudz jaunu triku. Es tev viņus parādīšu. Jūsu māte, viņai būtu vienalga, ja es jums rādītu šos trikus. Un tad Selija un mēs nezinājām, ko teikt. Mūsu māte bija prom no mājas visu dienu. Tas garīgi. Vai tava mamma kādreiz prom no mājām visu dienu? Jā? Pastāst man vairāk par to. Bet mūsu zivs teica, nē. Tā zivs bija tā gudrā. Lieciet, lai tas kaķis iet projām. Saciet kaķim tajā cepurē, kad jūs negribat spēlēties. Viņam nevajadzētu te būt. Viņam nevajadzētu būt nekur. Viņam nevajadzētu būt šeit, kad jūs māte te nav. Tā ir tā gudrā zivs. Tā gudrā zivs. Ir vienmēr jāklausās, ko tā zivs saka. Tagad, nebīstaties. Nebīstaties nemaz, teica kaķis. Mani triki nav pat slikti, teica kaķis tajā cepurē. Tagad, kā būtu, lai mēs drusku labi papriecājamies, ja jūs vēlētos, ar vienu spēli, kur es saucu augšā ar vienu zivi. Augšā ar vienu zivi. Tā zivs ir tur augšā. Virs tā lietus sarga. Lieciet mani lejā, teica zivs. Šis nav man prieks. Lieciet mani lejā, teica zivs. Es nevēlos krist. Nebīsties, teica kaķis, es neļaušu tev krist. Es tev turēšu augstu, un es stāvēšu uz šīs bumbas. Ar vienu grāmatu manā rokā, un vienu krūzīti, vienu tējas tasīti uz manas cepures. Bet tas nav viss, ko es varu darīt, teica tas kaķis. Vai viņš var darīt vēl? Kur ir tas kaķis? Jā, un kur ir tas puika un tā meitene? Jā, meitenīt un puika. Un viņi nevar ticēt visu to, ko tas kaķis var darīt. Ko viņš tur dara? Skatieties uz manīm tagad, teica kaķis. Ar vienu kūciņu un vienu kūku uz augšu no manas cepures. Es varu turēt divas grāmatas. Es varu turēt arī šo zivi. Es varu šo mazo spēļmantiņu laivi turēt. Un drusku pienu uz viena, kur viņš tur to pienu? Drusku pienu uz viena šķīvja. Un skaties, es varu lekt augšā un lejā uz šo bumbu. Bet tas nav viss. O, nē, tas gan nav viss. Viņš vēl var darīt. Vai tu vari tam ticēt? Skaties uz manīm tagad. Ir tāds liels prieks priecāties,
bet tev ir jāzina, kā priecāties. Es varu turēt šo krūzi, un šo pienu, un šo kūku, un es varu turēt šīs grāmatas, un šo zivi uz šī grābekļa. Un es varu turēt šo spēļmantiņu kuģīti, un es varu turēt šo mazo vīriņu lellīti arī. Un skaties, ar manu asti es varu turēt vienu sarkanu vēdekli. Es varu vēdināt ar to vēdekli, kamēr es lecu uz to bumbu. Bet tas nav viss. O, nē, tas nav ne mazam viss. Tas ir neticami, ko tas kaķis var darīt, vai nav? Ko viņš vēl darīs? Tas ir, ko kaķis teica. Bet tad viņš nokrit uz viņa galvas. Un viņš nokrit ar vienu bumbu. Un no turienes viņš uzkrit uz bumbu. Un Selija un es, mēs redzējām, kā visas lietas krīt. Vai viņa sapur nokrit? Ko viņa sapur? Viņa sapur krīt gar zemi, un viņš nokrit. Tas gan. Un kur ir mazais puika un mazā meitene? Un viņi skatās, kā viņš nokrīt. Ai, dieniņās. Un zivs nolaidās arī. Viņš iekrit tējas katliņā. Viņš teica, vai man šis patīk? Nē, man šis nepatīk. Šī nav laba spēle, teica mūsu zivs, kad viņš iesit to tējas katliņu. Nē, man nepatīk ne mazam vienu nieku daļiņu. Tagad skaties, ko tu izdarīji, teica tā zivs tam kaķim. Tā zivs dod kaķim lekciju, vai ne? Viņa saka, viņa dod viņam lekciju, paskat, kā viņš ar roku runā, tā zivs. Zivīm pat nav roku. Tagad skaties uz šo māju, skaties uz to. Tu nogremdēji mūsu mazo kuģīti. Tu viņu nogremdēji kūkā. Tu sakratīji visu mūsu māju un tu sabojāji mūsu jauno grābekli. Jā, mūsu jauno grābekli. Tev nevajadzētu te būt, kad mūsu māte te nav. Tev vajag atstāt šo māju, teica zivs. Teica zivs no viņas tējas katliņa. Bet man te patīk, man te patīk daudz, teica kaķis cepurē. Viņš to teica tai zivī, tajā tējas katliņā. Es neiešu projām, es nevēlos iet. Un tā, teica kaķis cepurē. Tā. Es jums rādīšu vienu citu labu spēli, kuru es zinu. Un tad viņš izskrēja. Un ātrs kā lapsa, kaķis cepurē atgriezās ar vienu kasti. Vienu lielu, sarkanu kasti. Viņa bija koka kaste, viņa bija aizslēgta ar vienu āčīti. Tagad skaties uz šo triku, teica kaķis. Skaties tik uz šo triku. Tu gribi redzēt šo triku? Vai mēs esam cauri? Nē? Mēs turpināsim? Skaties uz šo triku. Un tad viņš uzlec uz augšu no tās kastes, un viņš paklanīja savu cepuru, un viņš teica, es saucu šo spēli prieks vienā kastē, teica kaķis. Šajā kastē ir divas lietas. Es tev tagad viņas parādīšu. Tev patīk šīs divas lietas, teica kaķis. Un tas kaķis tā paklanījās. Un viņi skatījās. Es pacelšu to āči. Jūs redzēsiet kaut ko jaunu. Divas lietas. Es viņas saucu lieta 1 un lieta 2. Šīs lietas jums nekodīs. Viņas grib priecāties. Tad ārā no kastes iznāca viena lieta 2 un lieta 1. Un viņi atskrēja pie mums ātri. Viņi teica, kā jums klājās? Lieta 1 un lieta 2. Vai jūs vēlētos dot roku lietai 1 un lietai 2? Un Selija un mēs nezinājām, ko darīt. Un tamdēļ mēs devām rokas. Sarokojāmies ar lietu 1 un lietu 2. Mēs devām viņiem rokas. Bet mūsu zivs teica, nē, tām lietām nevajadzētu te būt šajā mājā. Lietas, lai viņas iet, tur ir kā viņas sarokojās ar lietu 1 un lietu 2. Viņam nevajadzētu te būt, kamēr jūs māte nav, teica tās zivs. Izmetat viņus, teica zivs no viņas tējas katliņa.
O, nebīsties mazā zivtiņa, teica kaķis cepurē. Šīs lietas ir labas lietas, un viņš viņam pakasīja galvu. Viņas ir mīļas, un miermīlīgas. Viņas ir te atnākušas, lai spēlēties. Viņu jums iedos kādu prieku šajā slapjā, drančainā dienā. Un es nezinu, vai tu zini, kas notiks? Tagad šeit ir tā spēle, kas viņiem patiks. Teica kaķis, viņiem patīk lidināt pūčus, teica kaķis cepurē. Ne mūsu mājā, teica zivs no viņas katliņa. Viņam nevajadzētu lidināt pūčus vienā mājā, viņam nevajadzētu. Viņi saskarsies ar visu kaut ko šeit, un būs bums, un būs bims. Tās lietas, ko viņi sitīs, man nepatīk nemazam, teica tās zivs. Vienu maziņu bišķiņu man nepatīk. Tad Selija un es redzējām, kā viņi skrien lejā par gaiteni. Mēs redzējām tās divas lietas. Viņi sita viņu pūčus pret sienas. Bum, bum, tum, bum. Lejā par sienu, lejā par gaiteni. Un tās lietas skrēja lejā par sienu un lejā par gaiteni. Un tad, kas notika? Lieta 1 un lieta 2, viņas skrēja augšā un viņas skrēja lejā. Mēs redzējām uz vienu striči, bija mātes kleita, jaunā kleita. Viņas jaunā kleita ar punktiņiem, ar sarkaniem, rozā un baltiem punktiņiem. Un tad mēs redzējām, ka viens pūčis atsitās pret viņas gultas. Tas gan ir traki, pret viņas gultas apsitās. Un tad tur tās lietas skrēja apkārt ar lieliem bum, lecieniem un spērieniem, un ar lecieniem un lieliem spērieniem, un ar vis kaut kādiem sliktiem trikiem. Un es teicu, man nepatīk tās, kā viņi spēlējās. Ja māte varētu šo redzēt, ko viņa teiktu? Un zivs teica, skaties, un mūsu zivs kratījās aiz bailēm. Tava māte nāk mājās, vai jūs dzirdat? Ko viņa teiks mums? Ko viņa teiks? Viņai nemazam nepatiks mūs atrast šādā veidā. Saki, dari kaut ko, ātri, teica zivs. Vai tu dzirdi? Es viņu redzēju, jūs māte ir tuvumā. Tātad ātri, cik vien ātri jūs varat, domājiet kaut ko darīt. Jums vajag izgudrot, kā likvidēt lietu 1 un lietu 2. Tu gribi, lai es turpinu? Jā? Jā? Nē. Nē. Jā. Tātad tik ātri, cik es varēju. Es pagrābu vienu tīklu. Un es teicu, ar man tīklu es varu viņus noķert, es varu saderēt. Man tīklu es varu saderēt, viņus noķert šīs lietas. Un plop, es nolaidu man tīklu un nonācu ar plopu, un es vien biju viņu beidzot. Tās divas lietas, viņam vajadzēja apstāties, un es teicu tam kaķim, tagad tu dari, kā es tev saku, un sapako tās divas lietas, un ņem viņas prom. Ak vai, teica kaķis, tev nepatīk mūsu spēle, ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl. Tam kaķim vienam nepatīk tā spēle. Un kaķis sapakoja tās lietas tajā kastē ar āķi, un tad kaķis aizgāja prom, ļoti bēdīgi skatu. Tas ir labi, teica zivs. Viņš ir aizgājis prom. Jā, bet tava māte nāks, un viņa redzēs šo lielo bardaku. Un šis bardaks ir tik liels, un šis dziļš, un tik dziļš un tik augsts, ka mēs nevaram viņu visu pacelt. Ir galīgi neiespējami. Un tad, kurš bija atpakaļ mājā? Tu nevar ticēt, bet bija tas kaķis. Tas kaķis. Nebīstaties nemazam no šī bardaka. Teica kaķis cepurē. Man ir vienmēr lietas, lai paceltu manas spēju lietas, un tā, es jums rādīšu vēl vienu labu triku, ko es zinu. Paskat, kā viņš brauc ar tādu mašīnu. Vai tu redzēji šo mašīnu?
ar kur viņš brauc? Jā? Tu redzēji viņu? Kur ir tā mašīna? Aha! Un tur ir tā mašīna, ko viņš brauc un viss satīra. Vai tā mašīnai ir rokas? Divas rokas. Un mēs redzējām, kā viņš brauc un paceļ visas tās lietas, kas bija nokritušas. Viņš pacēla to grābekli, un to kūku, un to naktskreklu, un to pienu, un tās auklas, un grāmatas, un šķīvjus, un vēdeklu, un krūzu, un kuģītu, un zivi. Viņš arī to zivu pacēla. Kur tā zivs ir? Tur tā zivs. Un viņš viņus nolika prom, un viņš teica, tas ir tas. Un tad viņš bija projām. Un viņš pat paklanījās mums priekšā un savu cepuru mūs sveicināja. Un tad mūsu māte ienāca pa durvīm. Un viņa mums teica, vai jums bija prieki? Saciet man, ko jūs darījāt? Ko jūs darījāt? Un Selija un es nezinājām, ko mums teikt. Vai mums vajadzētu viņai teikt lietas, kas tur notikās šodien? Vai tu teikt tavai mammai? Jā vai nē? Jā? Nē? Nē. Jā, labi. Vai mums vajadzētu viņai teikt? Vai mums vajadzētu? Nu, ko tu darīt? Ja tava māte tev prasīt, vai tev vajadzētu viņai teikt? Ko tu viņai teikt? Un tā bija grāmata. Kas bija tā grāmata? Kaķis cepurē.